Šī sērija būs ļoti netipiska. Mūs uzrunāja pirmo reizi, mums zvanīja Džeks un teica, kā jūs tur, Džek, braucat no Vācijas? Es jums izstāstīšu īsti piedzīvojumus un kā man ir gājis ar 20 gadu pieredzi. Tāpēc Džeks no Ventspils šodien brauc pie mums, sagaidīsim viņu, izrunāsimies un skatāties noteikti tālāk, jo cik es no viņa sapratu, no Džekam piedzīvojumi ir bijuši tiešām lieli no Vācijas uz Latviju braucienā. Es ceru, ka viņš dalīsies visā savā pieredzē un redzēsim, kas mūs sagaida šajā sērijā. Sveiki, skatītāji! Kā jau redzējāt, mūs uzrunāja cilvēks, nezinu, kā viņu nosaukt, Džeks no Ventspils. Teica, ka mēs to Vāciju braucam šurp, turp, mums nekādas pieredzes īsti nav. Tāpēc viņš teica, es jums pastāstīšu kārtīgi veču pieredzi, kas ir gadiem krājusies, kādi ir bijuši piedzīvojumi, slikti, labi. Es nezinu, kā jūs iepazīstinātu, kungs. Nezināmais. Nezināmais. No Ventspils. No Ventspils. Nu, tā bliezam vaļā, nezināmais no Ventspils. Cik jūs esat bieži bijusi Vācijā, cik bieži sanāk braukt uz Vāciju, ja jau sakat, ka mums tā pieredze nav? 20 gads. 20 gadi, ja? Tas ir, man no 15 gadiem vajadzēja jau sākt maukt. Jā, diemžēl. Varbūt pastāstot, ar ko pats nodarbojāties, saprot arī autiņu zīšana, šurpu turpu, gan un arī kaut kā transporta pakalpojumi, ja? Jā. Varbūt var tiešām pastāstīt, kas ir trakāks pa mūsu braukšanu, jo mums pagaidām vistrakākais ir bijis, ka mēs dzeltenos numurus tranzītu Vācijā izņemam bez apskats. Tas mums tāds traks notikums ir bijis, Kalvīts ar Artūru toreiz bija sabijušies. Esam arī braukuši vienreiz ar sarkanajiem numuriem plaču, bet vienreiz, un es saprotu, tas arī īsti nav legāli. Varbūt varat pastāstīt, ar kādiem numuriem un kā jūs esat braucis uz Vāciju vai no Vācijas? Nu, kā es teicu, kad minēju, ka dzēru mašīnas no Vācijas klientiem, pasūtu, uzsūtu, dzēru, aizlidoju un atvedu. Nu, tad jāprasa, kas ir parasti lidojot uz turieni tajā Somā salikts? Nu, tur ir visādi numuri līdzi. Un, ja nav iespējams numurus dabūt, tad uztaisam Vācijā numurus. Uzcepam. Varbūt varat teikt, cik to apzināti darat vai neapzināti, jo šits netiks griezt ārā, netiks filtrēts, tāpēc es nezinu to cilvēku, pirmo reizi redzu, un viņš arī negribēja sevi īsti rādīt. Cik apzināti jūs ejat uz to, lai neņemtu tos numurus varbūt ārā Vācijā? Kaut vai viņus varētu izņemt, lai atvieglotu to braucienu un uztaisītu lētāku to braucienu? Ja ir iespēja dabūt, mēs izņemam numurus. Ja nav iespēja, mēs vienmēr mēģinu numurus jau nogarantēt sev. Ja gadījumā nav numuri, tad man ir papildus varianti. Jā. Un tie papildus varianti ir, es vienmēr paņemu līdz numurus. Ir viena iespēja, tā kā tu minēji, sarkanie numuri, jā. Nu, tad otrs variants man visstrakākais ir ņem pašu latviešu numurus. Pašu latviešu numurus, lai cilvēki saprast, varbūt tas ir no autiņa, kas ir reģistrēts šeit un iziet tehniski apskatu, tu noņem līdzīgam autiņam nost un uzliec Vācijā līdzīgam virsū. Jā, mēģinu tā, bet ja nav varianti, tad ir tā, ka vienkārši paņem līdzi numurs, kādi ir, tādi ir un brauc mājā. Respektīvi, ja te stāv Ford tranzīts, bet tajā galā ir, nezinu, tur Mini Coopers, tad... Nu, mēģinu ja ir busiņš, tad mēģinu no busiņa. Jā. Ja nav galīgi varianti, arī tā ir bijis. Kad mājās no busiņa noņem un uzliec uz vieglo un brauc mājā. 3 valstīm, jā. Vācijai, Polijai, Lietuvai. Tātad ar latviešu numuriem no citas mašīnas, cik tas ir bīstam vai pašam kaut kādi ir bijuši piedzīvojumi, ka apstādina un tiešām viņi saprot, jā, tev ir mašīnas numuru no cita autiņa, bet tu dzeni pilnīgi cita autiņa. Jā, tā ir bijis, jā. Lietuvā ļoti bieži uz to uzraujamies, jo lietuvieši ir izkoduši mūs. Vācieši vēl joprojām nevar iedomāties, ka mēs tā darām. Poļi varbūt iedomājās, bet tā kā Polija ļoti liela tranzīta valsts, tad arī viņi nespēja izkontrolēt. Jā. Bet galvenais jau ir braucot 3 valstīm nepārkāpt noteikums.
Labi, jūs minējāt, ka jūs Lietuvā ir apstādinājis, kādas ir bijušas sekas, vai kā atpirkāties, vai kā tikāt cauri, kādi bija naudas sodi. Ir bijis, kad braucu esmu ar latviešu numuriem ar vācu piekabi. Vācu piekabi nopirku, latviešu numuru virsū, busiņu nopirku, latviešu numuru virsū, un lietuvieši mani vienkārši sagūstīja. Bet paldies Dievam, kad man bija vācu papīri, līdz ar to viņi man arestēja, noturēja noteikti stundas un palaid vaļā, lai es varētu braukt tālāk. Arestēja, noturēja stundas, tas ir tiešām aizved uz policiju, ielika būrī, vai es nezinu, kā. Ielika būrī, bet tas būrs bija reāli uz robežu. Viņam jau tādi ir sagatavoti. Viņi ir gatavi tam. Un tad, attiecīgi, arī tālāk jau braukt nevarēja. Bija jāsūt trēlis, bet tā kā man labas dotības ir pierunāt, sarunāt, un tur bija netālu, jāsaka, tā degvielas stacija. Es teicu, cik es ilgi turēju, jūs man turēsiet, varbūt es varu aizbraukt uz turieni, tur ir jau trēlers izsaukts, jā. Un tad viņi, man uzticējās, palaid, protams, nogaidīja tumsu un brauc mājā. Tāds pats, kāds bija. Respektīvi, ja jūs saprotat, skatītāji, Džeks brauca mašīnu, kurai ir latviešu numuru no citas mašīnas, ar piekabu, kurai ir latviešu numuru no citas piekabas. Viņa aiztur lēšos, viņš sarunā tikt ārā un naktī viņš turpina tāpat ceļu. Jo nav jau izdevīgi. Trēlis saukt un... Jā, tas noteikti. Es domāju, ka parastam cilvēkam, kas mājās skatās, vispār liekas kosmos, mums kā autotirgotājiem, mēs noteikti esam par kaut tādu aizdomājušies, bet nekad neko tādu neesam darījuši, jo negribās arī kaut kāds licences pazaudēt vai ko, bet jā, tas ir iespaidīgi, manuprāt. Nu labi, tālāk ejam. Latviešu numuri, ja nav Vācijā, atkal kaut kādu vajag gautiņu atzīt. Kādi vēl ir bijuši starpgadījumi, kādas mašīnas vispār esat dzinuši trakākās? Visādi veidi mašīnas, sākot ar smagajām, beidzot ar vieglajām, ar dzīves esmu, visādas mašīnas. Jā, ir dārgas, lielas, daudz visādas. Bet ir bijis tā, ka es esmu aizlidojis bez numuriem, un man pasaka, ka tur galā būs numuri, un beigās nav, un nevar dabūt. Es esmu pat bijis tā, ka aizbraucu uz vietu, kur tais numurs, Culas un Štelē. Jā, un tur arī uzcep man numurs, kāds es izdomāju. Latviešu, protams. Un ar tādiem es braucu mājā arī. Bet, mēs pēc savas vācu pieredzes mazās varu teikt, ka tur jau tev nebūs LV burtiņš D vietā un neizskatīsies tie latviešu numuri tādā šriftā, kā pie mums tur būs vācu šriftā latviešu numuri, vai ne? Nē. LV uztais. Es esmu bijis ar LV un, ar LV uztais. Respektīvi, tev jāizdomā, vai jāsaprot, kuram autiņam tev ir latviešu numuri ar apdrošināšanu un apskatu, lai tu vari tos uztaisīt un likt tagad autiņam virsū? Pat arī tā neesmu darījis. Tu vienkārši esi no gaisa izdomājis kaut ko? Es gluži nē, bet, aptuveni. Kaut kāda mašīna tā ir, bet ir bijis tāds variants, kad bija Vācijā, bija garās brīvdienas, ja es tajā dienā nevarēju dabūt numurs, tad es sapratu, ka es tur veselu nedēļu negribu palikt un izdomāju tādu variantu. Un es uzlicu numurs un braucu mājā. Protams, ka tas viss jādara ar kā saka, nepārkāpjot noteikumus, lai tu policistiem. Bet, tas viss man jau katru gadu sev sadalīts. Jā. Es gribu atgādināt, šī noteikti pēc šīs pieredzes nav jums jāvadās. Šī ir viena cilvēka pieredze, un mēs stāstam, lai noteikti to nedarītu cilvēku, nevis parādīt, ka wow, tagad tādas ir opcijas, jo
Viss, ko šis kungs ir darījis, viņam ir paveicies, un vienmēr paveicās līdz vienam brīdim, kādu noķer uzreiz, kādu noķer vēlāk. Ja? Tāpēc mēs noteikti neiesakam visu, ko viņš stāsta, vispār nekad neatkārtot un pat nemēģināt un riskēt. Tas nav to vērts. Nu nav gan. Agri vai vēl. Ja tu 2 gadus var braukt un nepieķert, tad tev vienreiz pieķer un tu samaksā par abiem 2 gadiem. Runājot varbūt par maksāšanu, ir kaut kāda ātruma liela soda, maksas bijuši vai kaut kāda pārkāpuma, kā minējāt, ar smagajiem braucat kaut kādu maksas pārkāpumu, kur liekas, nu vot es tagad izbraukšu to Vāciju, klientam atzīšu un beigās jau tur salasās policijas protokolu vai kaut kāda veida maksājumi tik lieli, kad beigās vēl no savas kabatas dabūjam pielikt. Nu, ir bijis, jā. Šveicē ļoti daudz ir bijis pārkāpumi, kur ir ļoti lieli sodi un kurus es neesmu ņēmis vērā, un tad tur draudi nāk vēstules, un kad cietumā sēdinās un visu kaut ko, jā. Nu, ir arī Vācijā. Vācijā ir tas, ka tu brauc un tu sakrāji tos sodus un nemaksā, tad nākamreiz, kad tev notur, tad tu dabūni samaksāt, jo sistēmās viss tas ir redzams tagad, un tu vienkārši vienā reizē dabūni visu sodu samaksāt, ko tu neesi samaksājis. Respektīvi, ja es izvairos no fotoradaru maksāšanas Vācijā, man kādreiz Jā, tu arī tieši tā. Jā. Tev tu sistēmā parādies, ja tev noturēs nākamreiz, tad tu obligāti samaksās, un tā, ja tu nesamaksās tālāk, neviens tev nelaidīs. Iedomājies par sodiem, ka runājām tagad, un iedomājies par fotoradariem. Tagad diezgan bieži ir fotoradari gan Polijā salikt, gan Lietuvā. Ja uztais tos numurus vai pie tiem ej cauri vai bremzē, vai tāpat uzvedies zolīdi, kā minēja pirms tam? Jā, es uzvedos zolīdi, jā. Es cenšos, ja es uz to eju, tad cenšos nepārkāpt noteikums. Jo es jau esmu pārkāpis, jā, ar numuriem un vispārējo. Jā, ir arī bijuši gadījumi, kad esmu braucis un ir kravas bijuši pa smagu, jā, kur ir diezgan un arī noturējuši un esmu kaulējies un vēl mēģinājis nokaulēt, jā. Un viņi jau atlaidis iedeva 50%, bet kā sāk kaulēt vairāk, tā bija rokas uz halbas, kājas plati, mašīna izķidāja visu. Maku izņēma, nolika manā klātbūtnē priekšā, izņēma naudu, manā klātbūtnē noskaitīja un izrakstīja kvitungu. Un teica, laimīgi ceļi. Bet, protams, ka laimīgs ceļš ir tikai ar trēli. Bet sagaidot tumsu atkal, nekāds trēlis, braucam pa tetertakām tālāk. Līdz Polijas robežai. Es gribēju tieši teikt, vai gaidījāt to treli vai ne, bet izrādās, jā, ka... Nē, mēs necenšamies gaidīt. Runājot pa mēs, es dzirdēju, ka mēs jūs pieminat, tad noteikti arī ir vēl kāds, kas palīdz jums šajās ekstrēmajās situācijās. Un, kad divatā esat braukuši, varbūt ir kaut kādi piedzīvojumi ar tranzītu numuriem bijuši vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, ir bijis, kad tranzītu numuriem esam tikai paspējuši dabūt 2 mašīnas, bet vienai mašīnai dabūjām tranzītu numurs. Un braucot, sapratām, kad ir, lai atkal brīvdienas nepalikt Vācijā, paņēmām no vienas mašīnas. Vienai mašīnai atstājām tranzītu numurs, otrs tranzītu. Nu, perspektīvi sakot, no vienas mašīnas 2 mašīnām uzlikām. Tātad mašīnai normāli nāk priekšā aizmugurē? Jā, mēs uzlikāt priekšā? Jā, abiem priekšā. Un bija gadījums, kad kolēģis braucot aizbrauc, man atkal braucot policija Vācijā paņēma. Jā, un, protams, kad noturot mani policisti vienkārši viņi nesaprata, un man ilgi bija, tas bija kaut kāds, pusotru, 2 stundas mēs ņēmāmies, un viņi domāja, kādu sodu man uzlikt. Viņi vienkārši nevarēja saprast, ka es tā varu izdarīt. Jā, ka te neīstās tranzīta mašīnas numurs uzliek virsū, un viņi principā ilgi mums tur gāja. Viņi vienkārši nesaprata, kādu sodu uzlikt man. Jo tāds gadījums, tā kā es sapratu, varbūt viņiem nav bijis, gan jau kādam ir vēl. Bet,
jauni policisti bija, bet viņi tur ļoti ilgi gāja mums tas pasākums. Bet nu mašīnu noņēma nost, aizved uz placu, pateicoties paziņu lokam, ļoti ātri dabūja ārā, jo dokumenti bija Vācijas man, nebija pirkšanas pārdošanas līgums, numuri nebija, bet pārējais viss tā kā bija, likuma mēržos mēs, protams, samaksājām tur šito saucamo sodu, kurš nebija baigi lielais, pa brīnumu. Cik neskaitās liels? Nu, man jau 500. Man jau neskaitās liels, ja ir 1000, tad jau ir liels. Jā, sākot no 1000, kaut kā, nu, ir jau arī 500, jā, daudz. Cik tad es prasīšu, ir lielākais tas sods sakrājās vienā braucienā? Lielāko esmu dabūjis, tā kā es teicu, bija ar svaru, veidu mašīnu, kur bija svars pa daudz un tur bija 1500. Tas bija nokaulējot. Tā bija 2,5, nokaulējot bija 1,5, bet kaulējot vēl zemāk. Vācieši nekaulējās vairs. Mācēja vēl pateikt krieviski «Здесь не базар». Mācies tā māca? Mācēja pateikt vācietis. Kā pašam ar valodām, vai tīri runājot vāciski, poliski, lietuviski jau? Pilnīgi, nē. Kaut ko no viss pa bišķiņ. Kaut ko bišķi vāciski, bišķiņ angliski, bišķiņ poliski un, protams, bišķiņ ir lietuviski. Sarunas valodā es pat neteiktu, ka tā ir sarunas valoda. Jā. Tīri, bet mēs saprotamies un mēs daudz nerunājam un rīkojamies vairāk. Jā, redziet, cilvēki pat nav jāzina valoda, varbūt var sarunāt visu. Ja labi grib, kā jau redzat ar ko, jā, viss notiek. Visiem patīk naudas. Visu var nopirkt laikam beigās pa naudu, jā. Var, bet ne Vācija, vairs jau arī ne Polija, bet, nu, braucot cauri Lietuvai esmu ticis cauri vairākas reizes, jā, ar ļoti īsā acu skatiens, dažu vārdu, un es esmu gatavs jau, sagatavojies, ja man apstādina, tad es esmu gatavs jau samaksāt, un man palaiž. Nu, kas vēl varbūt būtu tāds vērā ņemums un varbūt skatītājiem, kas sēž mājās un nav tā pieredze tāda bijusi, ko var pastāstīt kaut ko arī iespaidīgi, lai ir wow, nu kā tas var iziet cauri, ja? Uz doto brīdi jau 20 gadi jau ir stāžiņš ir un viss tur tā gan jāpieraksta. Īstenībā jau katrs brauciens ir adrenalīna vērts, jā, un katrs brauciens ir savādāks. Un katrs brauciens ir pārsteigumiem pilns, jā. Godīgi teikšu, nekad neesmu aizbraucis vai aizlidojis vai kā, kaut ko nepārkāpjot. Respektīvi Gribi, negribi, kaut kā vienmēr kaut kā sanāk, jā, kaut kas sanāk. Ir reti, ļoti reti ir sanāk kaut kā, bet es vienmēr jau ar to savu gadu pieredzi, es ļoti daudz ko nodrošinos ar numuriem, ar papīriem pat arī. Un es esmu jau pieredzis jau arī, kad dokumentus nerāda policistiem, tikai nofotografēja, jā. Vai no ID karti, vai tiesības, lai viņi nevar atņemt gadījumā. Vai man ir kaut kāds atpakaļ ceļš. Ir bijis arī gadījums, kad man noņem tiesības. Tas bija lietuvieši, un ar tiesu noņēma. Un es ātri atbraucot mājā uz Latviju, sapratu, ka man tās tiesības nebūs. Aizbraucu CSD, izņēmu, pateicu, ka ir nozaudēts, uztaisīju. Un uz pusgadu lietuvieši noņēma, un tad par te pusgadu braukāja pa Eiropu ar nederīgām tiesībām. Bet viņas sanāk nederīgas Lietuvā, pārējās it kā Latvijas sistēmā rādās? Nē, rādās. Rādās vienīgais, viņas, tad bija, ka Baltijas valstīs rādās, ka viņas tev ir uz pusgadu anulēts. Bet tādā Polijā, Vācijā viņi to tādā laikā neredzēja.
Bet tas jau bija, ja es nemaldos, nākamais gads jau bija, kad mums visas sistēmas jau bija ar Latviju, Vācijai un viss jau vienots kopā un kad visu viņi redz jau. Varbūt vēl ir kāds gadījums ar kaut kādām sistām mašīnām. Es esmu dzirdējis, man liekas, ka pa bānu arī īsti, ja tev ir kaut kāds defekts palielāks autiņam, tu nemaz nedrīksti pārvirzīties pa autobānu, obligāti uz treli. Jā, man ir bijis, kad ir busu veids esu, kur ir, var teikt, izārdīta aizmuguri, jā, kad knapi durvis turās iekšā, nerunājot pa lukturiem, jā, kur gandrīz vispār nav. Un, ļoti samīcīti bija un sapratām, ka ar trēli to nevedīsim, tas ir dārgi. Un līdz ar to bija jāizpaužās. Bija jāuztais pašam, jāizdomā ar izolāciju un krāsu baloniņiem piekrāsoja, kur ir buktas redzamās, ko varēja izsitu. Un arī savu izdomu uztaisīja lukturs ar izolāciju, kur arī nopūta. Paņēma zeltano, sarkano un galvenais tā arī ir brauca. Lai jūs saprastu, no busiņam aizmugurlēkam, es saprotu, ir iemīcīta. Viņš noskočē visu un pārkrāso busiņu krāsā un pat lukturu uzīmē ar flakonī. Tas ir, jūs taisat to tāpēc, lai no tāluma policijas nemanīt, jā, arī kamerās neredzēt to, lai arī ar izolāciju man pat ir busā caurumu. Ir cauri redzams, pat švilpo. Ar izolāciju esmu novilts un ar krāsu baloniņu esmu aizkrāsojis ciet. Vai esi braucis ar elektroauto no Vācijas Latviju? Mēs esam tikai līdz Prāmim un no Liepājas uz Stukumu, bet vai tu esi kārtīgi pa ceļu atbraucis ar elektroauto? Esmu. Arī no pašas Vācijas otra gala, Šveicis, tas bija murgs. Jo mašīna arī bija bojāta nedaudz tieši lādēšanas vietā. Un līdz ar to arī bija tāds gadījums, jā, kad man bija pirmo reizi tāds, nebija nekad iespēja svým hodam braukt mājā ar elektromašīnu. Un bija tāds viens gadījums sanāca un jā, baigi ilgi gāja. Baigi ilgi. Man tas bija tāds īstenībā kārtīgs pārbaudījums, kā tur lādēšanām un visām tām. Un tas man bišķiņ tur tā bija jāiebrauc nedaudz. Jo katrā valstī, es sapratu, ir savas aplikācijas, un tās aplikācijas daudz ir. Traki gāja. Man pat bija tādā, bija jāpaliek Polijā, un man bija palikuši kaut kādi 20 kilometri. Un bija tāda pilsētiņa pierobeža pie Polijas. Un bija tā, ka tā kā tukums, bišķi lielāks. Visās stācijās kabeļi. Tur, kur lādēja, visi bija nocirsti. Un tas bija traki. Un tad es braucu uz viesnīcu, un tad tur mēģināju kaut kā uzlādēt. Un tas arī bija ļoti ilgs brauciens. Tas man būtu īstenībā divām dienām, jā, bet tas izvērtās man veselu dienu klāt strim. Tas arī bija tāds pārbaudījums. Lai saprastu, bojāt mašīnu uz treli nedrīkst elektro vest, tas arī aizliegs, Prāms arī neļauj. Tur vispār drausmīgi skatās, ja uzšauts elektroauto. Pārvadātāji atsakās baigi vest gan uz Prāmu, gan pa ceļu, tāpēc ir jābrauc svajam hodam. Jā, tāds gadījums. Bet cenšamies paši vest. Un tam elektroauto visa numuriem bija kārtībā, tāds maziņš jautājums? Protams, ka nē. Protams, ka nē. Jo tas viss iekrita piekdienā, un piekdienā Vācijā visas iestādes līdz 3 strādā, vai pat cits līdz 1. Un ja tu aizlido piekdienā, un tu gribi ātrāk mājā, jo līdz ar to tu nepaspēji visu izdarīt. Un katra diena uzturoties Vācijā tev maksā. Jo tu mazāk uzturies Vācijā, jo vairāk lielāk peļņa. Tāpēc tas tiek darīts, numuri viltoti, papīri viltoti, ja var.
Un tāpēc tas tā notiekās. Vat pa papīram runājot, ir bijušas tādas situācijas, ka es zinu personīgi no savas pieredzes, mums no izsoles citreiz auto atnāk, bet papīri nav. Ja jūs vedat mazāk kā treli, ir bijis tā, ka auto jāsavāc ir no kaut kāda punkta, bet nav nemaz papīra. Jā, ir bijis tā. Ir bijis tā, ka dabūju mašīnu un pilnīgā bez papīriem braucu ar kreisiem numuriem. Ir bijis, kad policija vācu ir apstādinājusi, mani sagūstījusi. Izlikos, kad ļoti slikti runāju vāciski un centos kaut kā izbraukt cauri, bet šoreiz neizbraucu. Paņēma, aizved uz iecirkni. Tādā brīdī apstādināja 2 vācieši. Sabrauc kaut kādi, no malām. Likās, ka es būtu to mašīnu nozadzis. 10, 15. Aizved mani uz iecirkni, noturēja. Teicu, ka nesaprotu, es prasīju tulku. Latviešu valodu nevarēja piedāvāt, tad atkal pagāja laiks. Tad piedāvāja man krievu tulku, atkal pagāja laiks. Tad ar tulku palīdzību izrullējām visu cauri. Tad tumsā tika ārā. Jā, lai saprastu skatītāji, kā no policijas skatu punkta izskatās Džeks ar mašīnu bez mašīnas dokumentiem, ar kaut kādiem kreisajiem numuriem. Tur Vācijā uz to ļoti strikti skatās, un ja, manuprāt, viņi ierauga, ka tev nav dokumentu kreisajā numuru, tas ir, man liekas, viņiem tāds kosmos, liels pārkāpums. Ļoti, jā, tas ir, viņi ir pirmkārt sāk pārbaudīt, vai nav zakta, vai kur tu esi dabūjis, tad sazinās ir gandrīz vai ar to, kur tu esi pircis, jo tur viss pakāpeniski, kā jau Vācijā pa punktā, ļoti pedantiski ir un viss pēc reglamenta iet. Arī aizkadrā minējāt, kad no izsolēm pērkat, ir bijuši tādi gadījumi, bieži vien tās izsoļu loģistikas punkti, no kuriem ņem mašīnas ārā, bieži vien arī kaut kādos stulbos laikos pēkšņi ciet tur trešdienā līdz 1, tur piekdienā tikai no 12 līdz 5. Ir bijis tā, kad ir punkts ciet, bet kaut kā izdodās mašīnu dabūt ārā. Ir viens gadījums bijis, kad tas bija viens. Ir bijis, kad bija punkts ciet, bet punkts bija piebraucams, tā kā stāvlaukums. Un varēja piebraukt un paņemt, bet tur vajadzēja, protams, nokārtot visu papīrus un visu pārējo. Un arī iekrita, kā teicu, ir tās piekdienas, jā, un tās brīvdienas. Un, ja es nemaldos, man liekas, arī bija vāciešiem brīvdienas. Viņam, ja viņas pavēršās, tad tur gandrīz 4-5 dienas vai tāds brīvdienas bija. Un bija tā, ka bija spiests iebraukt, paņēma bez papīriem, piekabināja klāt, pie busa un aizvilka. Respektīvi, es saprotu, tā ir piekaba, bet kā viņam sistēmā rādās, tur aizēja no darba prom, skaties sistēmā piekaba ir, atnāc uz darbu, skaties sistēmā piekaba ir, bet praktiski jau dzīvi nav. Jā, es nezinu, kā mēs jau bijām domājuši, ka arī nevarēsim piereģistrēt viņu. Jo tā bija piekabe, kas bija iekšā ar agregātu. Viņa bija tāda piekabe un atbraucot uz Latviju, nebija pārliecināti, ka tik nebūs ielikuši iekšā, ka zakti ir. Bet, kaut kā paveicās mums, nezinu. Kāpēc, jo it kā sazinājāmies, ka būsim, ņemsim, bet, tā formalitāte ir jānokārto, kas ir izsolēs, bet mēs to neizdarījām, bija iespēja paņemt to piekabi. Tad arī paņēmām. Pa smagumiem pirms tam runājām, un piekabēm ir labi uzkraut uz kaut kādas piekabes. Respektīvi, tu ar vienu mašīnu vedu, smagāk mašīnu uzkraujas piekabes, tas ir laikam uzreiz jau pārkāpums, jā? Pārkāpums jau ir, jā, protams, jā. Piekabi vispār oficiāli var atvilkt? Jums ir katru? Jā, tā man diemžēl ir. Ar to es varu. Tik daudz man ir viss kārtībā, kad es ar papīrus ka piekabi ir. Es arī daudz gadus nobraukāju bez piekabes tiesībām.
Un arī pat esmu dzīvis autobusu, jā, kur nav man vispār tiesības. Jā, arī tāds es dzīvis esmu un braucis. Kategorija neatbilst, bet jūs to pat. Jā, un es pat teikšu godīgi, Polijā man bija gadījums, ka es braucu ar autobusu, man apstādināja un neko neteicu. Nezinu, vai negribēju ķēpāties, vai kaut ko nesaprata, bet es jau biju gatavs, ka būs atkal. Bet šoreiz paveicās, jā. Ir bijis tā. Cik bieži sanāk braukt? Ir tā, ka ir bija katru otro nedēļu. Jā, ir bijis, kad kādu mēnesi nav ko vest, bet vasarā jau sanāk tā vasara, rudens, pavasars. Pa ziemu bišķiņ nedaudz mazāk ir, bet pa ziemu ir bišķiņ drošāk. Drošāk ar ko nav vasaras riepas. Ir braucis, jā, ar vasaras riepām, ka tu Vācijā sniegs nav un Polijā, Lietuvā tāds sniegs, ka mašīna vienkārši nesā. Tas arī ir ekšens un tas ir tāds pārbaudījums. Tas nav forši, bet mājās jātiek. Varbūt par to mājās tikšanu gribās paprasīt, cik ir ātrākais laiks, kā ir atbrauks no Vācijas un cik varbūt ir ilgākais, ņemot vērā jūsu piedzīvojumu stāsts. Es varu pateikt, pēdējo pats braucienu atbraucu salīdzinoši likās ātri. No mūsu auto placi Vācijā līdz šejienei 13 stundās un 10 minūtēs. Es tā zaļās pieturas tik ievēroju un tas ir arī viss. Es esmu līdz Minsterei. Ātrākais man ir bijis 11 stundās, tieši Minster. Jā, varbūt tās ir 12 stundu atpakaļ sanāk, jo es iebraucu 11. Tur vakarā. Jā, tā kā tā Polijā mums ir tagad arī lejuši, jā, bāņi un bāņi un bāņi. Bet, tik un tā jau tur kaut kur jāapstājās ir un jāieliek degvielas, bet bija tā tīri tikai degvielu ielējām braucām. 11 stundās, jā, Minster. Bet tā labi atvēlko. Un ilgākais laiks tad? Ilgākais laiks ir 2 nedēļas. Ar visām policijām, ar visu kopā. Tas ir ar visādiem murgiem 2 nedēļas. Atgriežoties pa policijas jautājumu, Lietuvā esat bijis sašņorēts, Polijā arī saprotu, esat bijis sašņorēts, Vācijā tik tālu līdz iecirknim, bet uz haubas esat bijis sašņorēts, jā? Jā, bija, kur pārbaudīja mašīnu, visu, jā, rokas uz haubas, kājas platu un jā, nekādas atlaides, ka, teikšu tā, vācieši nevajag kaitināt, jā, vai būt. Pirms tam minējāt, kad pieskrēja vairāk policisti tur no malām par to iepriekšējo gadījumu. Kādas ir vispār sajūtas? Nav tās bailes kaut kāds, vai tu jau katru reizi norūdies un pierodi pie situācijām, tu meklē noteikti risinājumu, tu man nedomā, kāpēc tas ir, tu visu laiku... Jā, man ir bijuši vairāk gadījumi ar policistiem parunāt, cik mēs parunājam, cik es viņus saprotu arī ar poļiem un lēšiem un vāciešiem. Viņi saka, ka tas pārkāpums notiek no pirmo reizi, tas ir noticis, jā. Es saku, jā, tas tā man tas sanāca. Tad viņiem ir tas pretī. Saka, pēc tavs uzvedības es tās pārāk mierīgs esi. Pārliecinošies tāds. Es saku, man pirmā un viss, ka tā man ir bijis, ka jāmin prasa. Pārāk mierīgs esmu uz to, ir savs rūdījums. Noteikti jau arī pašam ar kaut kāds adrenalīns, ka arī visā kādas braucības. Varbūt tad man drausmīgi meitene grib paprasīt tādu vienu noslēdzošo jautājumu, un es arī pat iedomājos, tad varbūt varat atbildēt uz šo tā garāk un pastāstīt skatītājiem, tad varbūt var. Jautājums ir tāds, kāpēc to visu darīt un tā riskēt varbūt savā veidā, kāda ir tā motivācija tam? Motivācija, tas ir, protams, tas ir adrenalīns man katru reizi. Tas man, kas saka, atbrauc māju, ka džekiem pastāstīt.
es arī esmu pats tāds pēc dabas arī, kurš, tas tā kā, es neteikšu, ka man tas patīk baigi, bet arī kaut kur patīk šis. Jā, man tas, tas man tādu, sakarā adrenalīnu iegāž iekšā, jā. Protams, arī tas, kad visur ir, es cenšos tos pārkāpumu ļoti daudz arī tāpēc, ka es aizceros Vācijā, jā, un es teicu Vācijā, katra diena maksā naudu. Jā, un jau vēl kā iekrīt, man nezinot, ka tur ir brīvdienas, es aizlidoju un nākamā dienā brīvdienas, un es kaut ko nepaspēju, jā, tas ir vai nu 3-4 dienas, jā, tas tie man izdevu. Jā, līdz ar to, un tāpēc es arī nodrošinos šādā veidā, tad es vienkārši aizlidoju, savācu un braucu mājās. Es tur necenšos iedziļināties. Ja es nevaru dabūt numurus, man ir 4-3 varianti. Es jau esmu izdomājis 5 soļus uz priekšu, kā tas viss tiks saorganizēts. Saku, katru dienu ir izdevumi. Beigās es pareizi sapratu, tas ir jūsu peļņas avots, jūs vedat uz pasūtījumu mašīnas cilvēkiem, kādam citam plačaniekam palīdzat vai ko tam līdzīgi. Beigās viss jūs to darat, lai samazinātu ceļa izdevumus, jo tas atkal rada peļņu jums, respektīvi. Protams, klienti daudz arī nezinu to, kā es viņu atrodu. Nezinās. Noteikti nezinās, jo, kā jau minēju, jūs mūs pats uzrunājāt ļoti interesanti. Mums arī patika šī saruna, un kā atgādināšu šoreiz, kā jau jums minēju, Džekam paveicies, šitā riskēt noteikti nav vērts. Mēs neiesakam, labāk visu pagaidi, samaksā pa viesnīcu, brauc droši. Pārliecinies par autostāvokli, par visiem dokumentiem, numuriem. Tas nav vajadzīgs. Mēs noteikti to nereklamējam un neiesakam darīt. Noteikti tā nedariet. Varbūt paklausieties, kāda kungam ir pieredze, bet tas ir arī viss, ko ņemat no šī video. Vairāk neko neizmēģiniet, nemēģiniet. Mēs jums to neiesakam. Paldies, kad atbraucāt Mr. X un uzrunājāt mūs. Subscribe un like, jā. Šie pieredzes stāsti no Mr. X ir tikai no 2000. gadiem, bet ja tu vēlies dzirdēt pieredzes stāstu no 90. raksti komentārā, tad veidosim arī nākamo sēriju.